Sveiki visiem! Šodien es jums pastāstīšu par Duolife šķidrajiem produktiem. Kompānijai Duolife ir 13 šķidrie produkti, un tiem visiem ir vienāds ražošanas tehnoloģijas veids, tātad pie augstas spiediena un zemas temperatūras tiek ražoti šie ekstrakti, saglabājot visas svarīgās vielas, ko satur katrs konkrētais augs. Produkti tiek iepildīti medicīniskā stikla pudelēs, tātad šīs pudeles nelaiž cauri gaismu, un ekstrakti, atrodoties neatvērtā veidā, nevar sabojāties. Tātad pildījums nereaģē ar pudeli, jo šis ir dubults stikls, un produkti nesatur konservantus, tāpēc tiklīdz jūs viņus esat atvēruši, produkti ir jāglabā leduskapī. Bez tam produkts nesatur stabilizētājus, tātad katru reizi pirms jūs gribat ieliet savu devu, ir pudele jāsaskalina, jo ir iespējams, ka nedaudz sastāvēsies biezākās daļas nokritīs lejā. Bet ķersimies klāt pie produktiem. Tātad pirmais produkts, par ko mēs šodien runāsim, ir komplekts diena un nakts. Tātad aktīvās sastāvdaļas jūs vairāk vai mazāk redzat, bet priekš kam jums šis produkts būtu vajadzīgs? Tātad produkts diena ir vajadzīgs tev, ja tu jūti nespēku, apātiju, tev ir koncentrēšanās grūtības, novājināta imunitāte, asinsrites problēmas ar kuņģa zārnu traktu vai pazemināta atmiņa. Produkts nakts tev būs vajadzīgs, ja tev ir slikts miegs, klimakteriskie karstuma viļņi un garas stāvokļa svārstības, ja tev ir iestājusies jau menopauze, trauksme, aizkaitināmība, nomāktība, apātija no rīta. Produkts nakts šajā gadījumā tev tiešām palīdzēs, jo produkts nakts palielina serotonīna un melatonīna ražošana. Tātad serotonīns, kā mēs zinām, ir laimes hormons, un melatonīns ir miega hormons. Nākamais produkts, par ko mēs šodien parunāsim, ir chlorofils. Chlorofils ir fantastisks produkts. Tu redzi, viņš sastāv no 5 sastāvdaļām, bet tu atkal teiksi, kāpēc man viņu vajag. Chlorofilu tev noteikti vajadzēs, ja tev ir gremošanas problēmas, sāpes muskuļos pēc fiziskas slodzes, tev ir vāja asinsvadi vai vairogdziedzera problēmas, vīriešiem pie pazeminātas potences, sievietēm pie neregulārām mēnešreizēm, ja tev ir cukura līmeņa svārstības dienas laikā, asins recēšanas traucējumi, vai arī tev ir ļoti nepatīkama sviedru smaka, jo chlorofils darbojas kā iekšējais dezodorants, viņš nomāc smaku sviedros un mūsu izelpā. Bez tam chlorofils atbalsta organisma attīrīšanos no dažādiem toksīniem un smagajiem metāliem pie dažādām saindēšanās pakāpēm. Nākamais produktiņš, ko mēs apskatīsim, ir kolagēns. Un kolagēns, kā tu redzi, sastāv no 9 sastāvdaļām, bet arī tās mēs šobrīd neiztarzāsim, bet apskatīsim, kāpēc tieši tev vajadzētu šo produktu lietot. Tātad, ja tev ir vāji zobi, trausli mati, nagi, tev parādījušās agrīnas grumbas, tev ir sausa plāna āda vai gluži pretēji, tava āda ir taukaina ar pinnēm. Ja tev ir locītavu problēmas, krakšķēšana, nodiluši skrīmšļi vai bojāti mēniski, tev ir samazināta lokanība mugurkaulā, visas šīs problēmas palīdzēs risināt kolagēns. Arī tad, ja tev ir acu sausums vai maksts sausums, kas ir ļoti bieži sievietēm menopauzes laikā, arī šeit palīdzēs produkts kolagēns. Ja tev liekas, ka tu pārāk ātri noveco, tu zaudē svaru un tev ir noslīdējuši iekšēji organi, par ko tev pasaka, piemēram, tavs ginekologs, arī šajā gadījumā tev palīdzēs kolagēns, jo kolagēns uztur šo te tīkliņu, kas satur mūsu iekšējos organus savās vietās, jebšu fascijas. Tātad ļoti plašs pielietojams produktam kolagēns. Nākamais produkts, par ko mēs runāsim, tas ir produkts Vita C. Un Vita C ir produkts, kura sastāvā ir tikai 3 sastāvdaļas, bet tas nenozīmē, ka viņš ir mazāk svarīgs
jo produkts Vita C tev būs noderīgs, ja tev ir pazemināta imunitāte, ja tev ir pastāvīga noguruma sajūta, raudulība, jo viņam piemīt antidepresanta īpašības. Vita C produktam piemīt arī antiparazitāras īpašības un pretvīrusu darbība, un tāpēc pie dažādām akūtām vīrusu saslimšanām produkts Vita C būs īstais produkts, kurš tev ir vajadzīgs. Nākamais produktiņš, par ko mēs runāsim, ir keratīns un keratīna hair kompleks. Tātad mēs jau saprotam matiem, bet ne tikai. Tātad mēs viņu lietosim gan pie trausliem, sausiem matiem, arī nagiem, arī sausas ādas. Produktu keratīnu var lietot arī vegāni, jo ja produktā kolagēna, ko mēs apskatījām, tomēr ir zivju ādas sastāvdaļa, tad keratīnā ir tikai augu valsts sastāvdaļas, un arī vegāni viņu var lietot, lai uzlabotu savas ādas stāvokli, savu nagu un matu stāvokli. Bez tām produkts keratīns, kā izrādījās, arī aiztur jebšu palēnina nosirmošanas procesus. Nākamais produktiņš, ko mēs apskatīsim, ir produkts MyBlood. Tātad MyBlood, kā tu redzi, sinergiski 24 sastāvdaļas, tur ir vitamīni un minerālvielas. Tā ir tāda, tiešām vitamīnu bumba, kura pa lielam visiem būtu kaut reizi gadā jāpalieto tos 3 mēnešus, bet jo īpaši, ja tev ir asins recēšanas problēmas, novājināta perifēra asinsrite, tad, kad salst kājas, salst rokas, ja tev ir pazemināts hemoglobīns analīzēs vai pazemināts feritīns, ja tev ir vājums un nespēks, ja tev ir tāda apātija un pazemināta imunitāte, visos šajos gadījumos tev palīdzēs produkts MyBlood, tieši tāpēc, ka viņš satur ļoti daudz vitamīnus un organisms piesātinās un pabarojās, teiksim, tā padzerās vitamīnus. Nākamais produktiņš, ko mēs apskatīsim, ir produkts MyMind. Kā tu redzi, ir 12 sastāvdaļas, un viņš ko dara? Viņš uzlabo tavu garastāvokli pirmkārt. Tad, ja tev ir ilgstoši pazemināts garastāvoklis, nomāktība, samazinātas koncentrēšanās spējas un atmiņa, tavs produkts ir produkts MyMind. Bez tam produkts MyMind aizkavē Alzheimera slimības attīstību, nedod Dievs, lai viņa kādam arī būtu jau sākusies, tad arī šo produktu var lietot sākuma stadijā, arī būs atgriezenisks efekts. Ir veikti ļoti daudz pētījumi ar šo produktu, un pētījumi ir veikti arī ar studentiem pirms mācību procesa, tā kā, ja tu esi students vai skolēns, vai tev mājās ir tavi bērni, studenti, skolnieki, tad arī fantastisks produkts pirms eksāmeniem, pirms ieskaitēm. Arī tiem, kas strādā daudz garīgu darbu, un ir kaut kādas atskaites, gada atskaites, mēneša atskaites un tā tālāk, arī fantastisks palīgs, jo palīdz tieši koncentrēties un salikt savas zināšanas pa plauktiņiem. Nākamais produkts, ko mēs apskatīsim, ir produkts Aloes. Produktam Aloes, kā tu redzi, arī ir tikai 3 sastāvdaļas, bet ļoti fantastiskas sastāvdaļas, jo produkts Aloe mitrina mūsu ķermeni no iekšpuses. Tātad, ja mēs liekam krēmu uz ādas un viņš mitrina ādu no ārpuses, tad produkts Aloe lietots iekšķīgi palīdz mūsu ādai aizturēt mitrumu tieši no iekšpuses. Bez tam viņš uzlabo mūsu imunitāti. Tātad atkal, ja tev ir pazemināta imunitāte, ja tu bieži slimo, produkts Aloes ir ļoti vērtīgs šajā gadījumā. Un, protams, pat cik viņš ir mitrinātais, viņš mitrina arī elpošanas gļotādu un arī kuņģa zarnu trakta gļotādu. Tātad, ja tev arī ir kaut kādas kuņģu zarnu trakta problēmas, respektīvi kaut kādi gastrīti, enterīti, tādas lietiņas, tad arī produkts Aloe būs īstais. Nākamais produkts būs produkts Fiber. Šis ir vienkārši fantastisks produkts, jo, ja tev ir aizcietējumi, respektīvi tev ir palēnināta zarnu darbība, pa zarnu ļoti lēni virzās pārtika, produkts Fibers būs īstajā vietā, jo tās ir šķiedrvielas, tās ir šķīstošās šķiedrvielas, kuras piepilda mūsu zarnas un palīdz izvadīt no zarnām
visus produktus. Jo mēs taču zinām, ka ja mums vēdera izeja nav katru dienu, toksīni uzreiz sāk atpakaļ uzsūkties. To mēs negribam pieļaut, produkts Fibers mums šajā ziņā palīdz. Bez tam Fibers uzlabo ne tikai kuņģu zarnu trakta darbību, bet arī sirds asinsvadu sistēmas darbību un arī centrālās nervu sistēmas darbību, jo mēs zinām, ka zarnām ir sava nervu sistēma, kas dod impulsu centrālajai nervu sistēmai, un 90% serotonīna beig galā ražojas tieši zarnās. Un priecīga zarna ir tad, kad viņa ir dabūjusi šķiedrvielas, tātad Fiberu. Nākamais produktiņš ir MyGastrin. MyGastrin ir tāds ātrās palīdzības produkts tajos gadījumos, kad tu esi kaut ko sagrēkojis, sadarījis nepareizi, un tev ir uzpūties vēders vai tieši spazmas, vai tev ir kaut kādas gremošanas problēmas, tev ir kuņģis sastrēkojies, vai aknas, vai aizkuņģis. Visos šajos gadījumos MyGastrin palīdz perfekti. Visas šīs te vēdera uzpūšanās MyGastrin noņem perfekti. Tātad produkts, kuru mēs varam lietot pie ātrās palīdzības, bet ja tev tādas problēmas ir hroniskas un ilgstošas, tātad arī MyGastrin tu lieto ilgstoši, vismaz 3 mēnešus, par to mēs tā kā atceramies vienmēr, ka dabīgie produkti ir dabīgie produkti, nevis ibumetīna tabletīte, un ir jālieto vismaz 3 mēnešus, lai būtu efekts. Pārējām pie nākamā produkta, un tas ir produkts Regen Oil, mūsu zelta eļļa. Tātad šeit ir tiešām fantastisks sastāvs, augsti spiestas eļļas, un tas ir tev vajadzīgs tiešām tad, ja tev ir trausli zobi, kauli, stīvas locītavas, pazemināta redze, imunitāte. Īpaši šis produkts ir ieteicams sievietēm menopauzē un vīriešiem andropauzē osteoporozes profilaksei. Jo es tomēr atļaušos pateikt, ka viņš satur ne tikai D vitamīnu, bet arī vitamīnu K2, MK7, kas ir būtisks, lai kalcis no tā barības, ko mēs uzņemam, lai viņš aizbrauc uz kauliem. Ja? Tātad šis ir tas tramvajs, kas aizvizina kalciju uz kauliem. Tāpēc, ja jauniešiem tas varbūt netik būtiski, tad cilvēkiem menopauzē šis ir vienīgais tramvajs. Nu, lūk. Tātad šis produkts, kā jau teicu, normalizē kalcija un D vitamīna līmeni mūsu organismā, un tāpēc, ja tu uztaisi analīzes un tev trūks D vitamīns, tu zini, pie kā ķerties, pie mūsu zelta eļļas. Un 13. produktiņš, par ko mēs parunāsim, 13. šķīdrā formula ir produkts Sunvital. Produkts Sunvitals, protams, ir radīts mūsu bērniem. Un bērniem viņš ir teiksim, tāds profilaktisks līdzeklis priekš visa, lai bērni neslimotu, jo viņš gan izvada dažādus zarnu mikroorganismus nevajadzīgos ārā, teiksim, spalīšus, ja? Gan uzlabo mūsu elpošanas sistēmas darbību, gan bērnam imunitāti viņš paceļ. Tātad, ja mēs bērnam dodam profilaktiski šo Sunvitalu, bērns praktiski neslimo vai arī slimo ļoti viegli. Bet pieaugušie, protams, nebūdami duraki, arī ir iecienījuši šo produktu pie dažādām akūtām slimībām. Tātad, ja tu esi saaugstējies un tev ir parādījušās iesnas vai klepus vai sāpes kaklā, produkts Sunvitals kopā ar iepriekš apskatīto produktu Vita C būs tiešām palīdzība šajā akūtajā situācijā arī pieaugušam cilvēkam. Tā kā lietosim produktus, atcerēsimies, ka efekts ir tad, kad mēs lietojam ilgtermiņā, tātad vismaz 3 mēnešus, un lai jums visiem laba veselība. Paldies par uzmanību!